speciālisti. Šodien ir domes sēde, 31. augusts, 14:04. Tātad domes sēdē 6 darba kārtības jautājumi, arī iepriekš tie ir skatīti pamatā iepriekšējās nedēļas finanšu apvienotajā komitejā. Un mūsu kvorums ir pietiekoši, 7 deputāti esam ierindā, 2 Jānis un Dīdzis iztrūkst, acīm redzot, savos tiešajos darbos savā uzņēmumā. Tātad par darba kārtību, vai ir kādi papildinājumi, kaut kā citi priekšlikumi, aicinu apstiprināt darba kārtību, par to nobalsojam. Vienbalsīgi. Paldies. Es sākumā pārskriešu pāri un informēšu nedaudz par šo periodu. Tas ir no 15. jūlija līdz 31. augustam. Tātad no 16. līdz 19. jūlijam Naukšēna novada svētki notika. Arī mums deputātiem bija savu programmu, ko mēs arī izpildījām. Paldies, kas piedalījās. 20. jūlijā notika pašvaldībā dzelzceļa apalguma izsole. 21. jūlijā Valmierā notika apvienotā finanšu komisijas sēde. 22. jūlijā no tā datuma līdz 23. augustam es atrados atvaļinājumā, izņemot tātad 6. augustā, kad tiku atsaukts no atvaļinājuma, par cik notika Valmierā finanšu komisijas arī apvienotās sēde. Tāpat arī atvaļinājuma laikā bija dažas lietas, kuras piedalījos, kā piemēram 24. jūlijā Naukšēna novada vidusskolā bija 12. klases izlaidums. 31. jūlijas mūsu domē bija ārkārtas domes sēde. Tātad no 2. līdz 4. augustam Naukšēnos viesojās 16 Vācijas sadarbības partneri pilsētas Borkholtshauzens iedzīvotāji, tāda grupa, kur 3. augustā arī organizēja Naukšēna tādu programmu par Naukšēna uzņēmumiem, arī par dažādiem objektiem, kas izdevās lieliski. 6. augustā, tas bija, es jau teicu, finanšu komisija Valmierā. 11. augustā Gidruslo biedrības sanāksme Kocēnos. Tur arī sakarā ar šo vīrusu laiku dažādas, teiksim, nākotnes nezināmas vēl situācijas attiecībā arī uz fórumu iespējamo, kurš droši vien nebūs. 23. augustā svētdien notika Baltijas ceļu pasākums, 31 gadu jubileju mūsu novada teritorijā, kas robežojas ar Igauniju, Unguriņos. Arī tāds labs pasākums sanāca. 25. augustā kārtējā finanšu komisija apvienotā Valmierā. Un es varu painformēt, ka mēs lēmām, ka tagad nākošās finanšu komisijas būs izbraukuma, tajā skaitā izbraukuma, lai kolēģi, ceļš Valmieras, varbūt arī priekšniecība vadība iepazītu mūsu lauku teritorijas. Pirmā izbraukuma komisijas sēde būs nākošais nedēļas Strenčos, un pēc tam 22. septembrī būs Naukšēnas finanšu komisijas apvienotā izbraukuma sēde. Tātad domāsim, kur to organizēt. Sākumā tur ir darba kārtības jautājumi, droši vien kultūras namā visticamāk, un pēc tam pāris stundas arī iepazīstināsim ar mūsu attīstības projektiem. Nedaudz, lai ir priekšstats, tas jau pareizi, lai iepazīst situāciju un arī kaut kādi nepabeigtie projekti, kas mums jāparāda, kādi tie ir mūsu pusē. Tad 26. augustā finanšu komiteja Naukšēnos ar mūsu jau deputātiem. 27. augustā piedalījos izglītības seminārā Matīšu kultūras namā atjaunotajā, kur tika aicināti pašvaldību vadītāji, tātad no Valmieras apkārtnes teritorijas, izņemot Valmieras pilsētu, kas ir tā kā atsevišķi izglītības pārvalde. Un arī piedalījās tur izglītības darbinieki, arī no katra novada direktori un vietnieki. 28. augustā organizējām pārcelto no pavasara pārcelto
pasākumu Mazais novadnieks 2019. Tātad arī godinājām tās ģimenes un bērniņus, kas pagājušo gadu ir dzimuši. Tad arī tajā dienā tika faktiski nodoti Naukšēnas stadionā tenisīta atjaunošanas darbi. Tātad apkārt stadionam ir ieklāts jauns tenisīts, arī ar apakšsegumu, ar nogvētētu šķembu kārtu, un tas viss ir ielikts ar klājēju, ar speciālu tehniku, līdz ar to darbi ir veikti salīdzinoši kvalitatīvi un varam būt priecīgi un arī domāt, kā stadionu aktīvi izmantot. Un pēdējais, tātad šodien tika nodots objekts, kas ir mūsu meliorācijas lielais projekts. Tas ir šī gada viens no lielajiem projektiem, gan Ķoņu, gan Naukšēnu pagastā. Piedalījās arī gan uzņēmējs, būvuzraugs, gan arī mūsu Kocēnu novada, mūsu būvvalde, gan būvvaldes vadītāji, gan būvu inspektors. Tā būtu informācija, un tagad mēs varam doties pie darba kārtības jautājumiem. Pirmais punkts ir par Naukšēnu novada vidusskolas pašvērtējumu ziņojumu par 2019. gadu, 2020. mācību gadu saskaņošanu. Vārds direktorai Ēgai. Nav visas sadaļas jāraksta katru gadu par jaunam, ir jāaktualizē, pārsvarā tas attiecās uz pēdējā gada sasniegumiem un tādām aktualitātēm. Tā forma ir dota schēma, pēc kādas viņš ir jāraksta, un pēc tādas mēs arī rakstām. Uz komitejām jau ziņojumi, bija arī deputāti izlasījuši, bija ieteikumi, labojumi, komentāri, un paldies par to, ņēmām vērā. Aicinu saskatīt. Vai šobrīd ir jauni jautājumi, vai kaut kādi citi priekšlikumi? Nav. Paldies par darbu. Tad arī aicinu par to nobalsot un saskaņot. Kas ir par? Pret atturās lēmums vienbalsīgs. Otrs jautājums par mācību procesu organizēšanu Naukšēnu novada vidusskolā no 2020. gada 1. septembra. Vai jāturpina? Jā, tātad skola strādās pēc A modeļa, kas nozīmē mācības klātienē. Esam izstrādājuši noteikumus un kārtību, šodien jau viņi ir mājaslapā skolas, un e-klasē vecākiem pieejami, kur ir niansēs pārvietošanās pa telpām, ienākšana, iziešana, dezinfekcijas, ēdināšanas, rīcības, ārkārtas gadījumos, izolācijas telpas. Viss šī informācija uz vairākām lapām. Kādi šeit ir jautājumi? Papildinājumi? Paldies. Tad, ja nav citu priekšlikumu, aicinu arī atbalstīt un balsot, kas ir par. Arī apstiprināts šīs lēmums. Tā, trešais. Par rezervas zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības ierakstīšana zemes grāmatā. Vārds Kasparam Broķim. Šeit ir Ķoņu pagastā viena zemes vienība, kuru visapkārt ieskauj fiziskai personai piederoša zeme. Un šī persona ir izteikusi vēlēšanos iegādāties arī to piemājas pagalmu, var teikt, teritorijas zemi īpašumā.
Līdz ar to ir nepieciešams uz pašvaldības vārdu ierakstīt zemes grāmatā šo rezerves fondā ieskaitīto zemi. Tad attiecīgi veikt kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīt zemes grāmatā uz pašvaldības vārdu, lai varētu organizēt pārdošanas procedūru. Paldies. Papildinājumi. Vai pie šī ir jautājumi deputātiem? Nav. Tad aicinu balsot, kas ir par šo lēmumu projektu. Pret atturās lēmums vienbalsīgs. Ceturtais mums ir par rezerves zemes fondā ieskaitītās un īpašuma tiesību atjaunošanai neizmantotās zemes vienības. Arī tātad ierakstīšana zemgrāmatā un īpašuma nosaukuma piešķiršana. Līdzīga situācija kā ar iepriekšējo, bet šī gadījumā Nokšēna pagastā ir zemes vienība 1,27 hektāru platībā, kur blakus esošās zemes īpašnieks, tātad, kam visapkārt pieder šī zeme, ir izteicis arī vēlēšanos atpirkt no pašvaldības minēto īpašumu, ir nepieciešams veikt procedūras, tad veikt kadastrālo uzmērīšanu un ierakstīt zemes grāmatā. Papildus šeit ir nepieciešams vēl domas lēmums par nosaukumu piešķiršanu, veidojot, nomainot īpašumu nosaukumu no Ozoliņa uz Veco Ozoliņu. Ņemot vērā, ka mums jau šobrīd 3 īpašumi ir ar vienādu nosaukumu Nokšēna pagastā. Par šo visu. Paldies. Jautājumu nav citu priekšlikumu. Tad aicinu balsot, kas ir par šo lēmumu projektu. Nav, atturās, nav, vienbalsīgs arī. Paldies. 5. Par nekustamā īpašumu Nokšēna pagasta Nokšēna ciemas maidas lietošanas mērķi izmaiņām. Kas par savu? Šeit zemes īpašnieks ir vērsies pašvaldībā ar lūgumu nomainīt daļai no zemes lietošanas mērķi no apbūves zemes uz neapgūtu apbūves individuālo dzīvo māju apbūves zemi. Ņemot vērā, ka tā ir lauksaimniecībā šobrīd izmantojamo zemi 0,71 hektāru platībā. Pagalma platībā tad paliktu 0,24 hektāru. Priekšlikums ir ņemt vērā šo te ieteikumu un nomainīt atbilstoši teritorijas plānojumu atļautajā. Un attiecīgi veikt arī nepieciešamās izmaiņas nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, lai lietošanas mērķis tiktu noreģistrēts nākamā gada nodokļu aprēķinu. Skaidrs. Šeit, ja ir jautājumi, lūdzu, nav arī komitejā skatīts, tad aicinu balsot, kas ir par. Pret atturās lēmums vienbalsīgs. Paldies, Kaspar. Un 6. pēdējais jautājums par malkas piegādes nosacījumu un cenas apstiprināšanu. Vārds Egīlam. Jā, tuvojoties atkuras sezonai, šis jautājums saistošs ir daudzdzīvokļu māju dzīvotājiem, kas piegādā malku, lai norēķinātos par apkumu. Un tie pirmie punkti saprotam, kas mums mainās, vai ne? Mainās malku piegādes cena. Aicinu deputātus nobalsot, ir 25 eiro, līguma uzmērīšanas skaits 0,6. Lai sākam kā 1. septembrī, tie, kas vēlas malku piegādāt, lai norēķinātos par apkumu, lai mēs varētu uz skaidriem nosacījumiem atkal pildīt šos noteikumus. Paldies. Papildinājumi, jautājumi. Ja nav, tad aicinu to arī par to balsot. Kas ir par? Pret atturās, lēmums pieņems vienbalsīgs. Paldies. Tātad 6 darba kārtības jautājumi izskatīti, pieņemti lēmumi. Sēdes oficiālā daļa ir slēgta. Un tad informācija par nākotni.